Sveiki visiem! Nu ko? Pienāca vasara, lielāko daļu tagad tur atpūšās, ceļojās, tur relaksējās. Bet vienīgi zin, kas vēl ir? Darbi. Un kādi darbi? Nu, piemēram, pļaušana. Un tas, kas man ir tagad. Un ko es tad pastāstīšu? Es pastāstīšu par pļāvei. Nu, zāles pļāvei. DeWalt DCMWSP 564. Es tik garu nosaukumu es arī nevaru atcerēties. Tas būtu tā kā tas metābo, ko viņi. Tad garu nosaukumu arī tur uzliek, kur es no galvas neatcerēšos. Šito kā iegādājos, ka lai varētu nopļaut zāli. Nu, it kā man ir kā tradicionālais pļāvējs, bet gribējās, lai tā, es nezinu, tur ekonomiskāk. Bet nu, tāpat tas nav ekonomisks, jo viņš smuk maksā tas pļāvējs. Jā, tur arī, ka tur ir kaut kādas tādas features, kas ir ka labāks nekā tas man tradicionālais bijis. Un jā, varam ķerties klāt. Un ko mēs sāksim ar, kas ir aksesuāriem ir klāt. Instrukcija. Un šitas, tas ir, kur tas zāles pļaujas ārā. Un es parādīšu, kur tas liekas, kā viņi liekas. Un jā, tas aksesuāri. Tagad varam to ķerties klāt, kas viņam ir. Tikai tuvāk jānāk tur, kā ir. Un sāksim ar sānu. Vienīgi, kur redz šito kaut kādu, kā panniņu tur, kur es pļaujas ārā tā zāle. Un tas ir, kur šito jāliek iekšā. Un kā ieliek iekšā? Tad paceļ to uz augšu. Vienīgi šitas, kas tur ļipiņam, tam, kas krāpēs tā plasmas. Tikai es nezinu, vai tā jābūt, vai kā. Tur es vēl nezinu to, kā tur ir, bet varbūt kāds zina, kā ir. Tur šito, kā paņem, tur ir āķis, un tur ir apakšā tur stiens, kā ar to mēģina aizķert, kā paceļ uz augšu, un tad viņi jāizķer. Un tad šitas paliek, un tad viņš spļaujas ārā. Ja tas ir bez to maisa, tas gros. Ja tev ir maisa, tad tev nav vajadzība šitas. Vienīgi redz, kur augšs. Šis ir, kur tas baterijas ieliek iekšā. Tad šite paņem attais vaļā, un tur ieliek 2 baterijas iekšā. 18 voltīgās. Man šķiet, ka vislabākie ar flex voltu, ka paņem ieliek iekšā. Nu, ja tev ir kaut kāda ļoti liela tas teritorija, ka tādu, ka vajag. Jo ar mazām baterijām, kas tur, piemēram, 5 ampēri, ka viņš nebūs tāds, ka viņš daudz varēs nopļaut. Vienīgi es nezinu to, man ir vajag kā testu to izdarīt. Un vienīgi kā var redzēt, ka tur ir self-drive, ka šitam ir, var teikt, priekšpiedziņa, ka viņam priekšpusē ir kur motoriņš, kurš piepalīdz braukāt pats, lai nav pašam jāstum. Varētu būt, ka citiem kā nav jēgas, bet citiem kā vajag. Katram savs. Bet vienīgi man, ka tradicionālajām, kā bija pakaļējais, ka tieši viņš gāja. Šitam ir priekšpiedziņa. Vienīgi man jāskatās, kā ir, kad es pļaušu, jo es pats nezinu, kā ir. Kas vēl ir? Tur ir tāds ļipiņi. Šitas ir, kur augstumu regulē. Tur ir no 1 līdz 6. Tāds tur augstumam ir. Ja tu regulē šitos tieši, tad tev vajadzētu regulēt vēl aizmugurē arī. Viņam ir tāds pats, bet tev jāsaprot, kā ir, jo tur nav cipāri. Bet ja tev pašam ir, tad tu sapratīs, kā ir. Jā, tur šitāds sāns ir. Kur ir aizmugurējais, tur, lai maiss tur noņemt grozi. Tur šitas, ka jāpa ceļ augšā. Jāizņem ārā. Kur viņam šitāds aizmugur, viņam kaut kāds šitāds, kur varbūt citi nesapratīs, kas tāds ir. Šitas, kas viņam jābūt, kad aiztais ciet, tas ir kā viņa šķipka to šķīvu, kā apkārtējais, lai viņš būtu. Tas vienkārši kā lai būtu tāda, kā aiztais tas ciet, kā genmētiski. Šitāds maiss tur. Es tikai aizmirs, cik litri bija. Vienīgi varēja būt citiem, kā grūti sapratīs, kā ielikt iekšā, bet tur, kā paņem grozu, vienīgi tur, kas bišķi mīnusam ar to pļāvei, ka viņam tas, kas tur vats ir, ka traucē baigi, ka viņiem nav kaut kāds, ka vēl piestiprinājumu, lai viņi nemaisas pa kājām. Bet tur tāds viņam oriģināli. Bet ko tu padarīsi? Tu paņem, ka maiss, tu ieliek iekšā, tu tāds tā kā kabatiņi ieliekas iekšā un šito bišķi jāpiespiež, un skatoties, vai arbalas sānos ir uz ārpus, un viss tur tad ir kārtībā. Kur ir viss šitas, kas tur ir, kur tas nosaukums iztur. Viņš kā 25 kg kaut kur svēr šitas, kad 98 decibels. Tas diezgan paskaļ, tāpat tas vajag austiņas vilkt, lai dzirdam nebojāt. It kā, ja ārā, tad ir normāli, bet drošāk, ja būtu austiņas uzvilkt. Tāds tur, kā viņam šita augšpusē ir. Un kur ir tas roktus, un vienīgi, kas man, viena lieta, kas man nepatīk, kāds tas feature viņam, kā viņam ir
savu atslēgu. Šīs ir tā kā, ka tu esi mājas aizslēdz ciet, ka tur citi netiek, bet ja tev pašam nav atslēgu un tu biji aizslēdz ciet, tad tu pats netiek iekšā. Un tad tu esi iespundēts ārā. Tas ir līdzīgi ar šito. Ja tev kā nav atslēga šitāda, tad tu nevarēsi iedarbināt. Bet, ja tev ir, tad tu varēsi iedarbināt. Tu kā paņem to atslēgu, ja tev nav iespraust, ka tu iesprauž iekšā, un tad viņam jāiet. Bet, bez baterijām taču tu nevarēsi iedarbināt. Ja pašlaik man nav baterija iespraust, es parādīšu, kā ieslēdzās. Lai iedarbinātu iekšā, tur ir rekur lielā poga, tas, ka pirmais jāiespiež, jau vajag uzspiest. Un tad ar to zelta rātu pievelk, un pēc tam to palaiž. Un tas iedarbina tu iekšā, un tad viņš pļaujās, kā jābūt. It kā tur var, ka pats uz priekšu uz atpakaļ stum, bet tas, ka viņam ir self-drive, tad tur rekur ir šitāds viņam. Tas ir, ko priekšpiedziņi ieslēdzās. Tur uzspiež, un tad viņam jādarbojas. Viņš pats uz priekšu braukā. Bet, skatoties, cik tu spied, tas dod viņam tas braukšanas, cik ātri tu gribi, lai viņš braukājas. Tāds viņam ir. Un kas vēl interesanti ar to pļāvē, ka viņam tas ātruma, cik viņš ātri griež to asmeni, ka viņš pats regulē visu. Ka tur citiem devoltam tur pļāvējiem, ka pats tur slēgā, cik tev ātri vajag to asmeni, lai griežās. Šitas pats regulē visu. Tad, kad tu stum, viņš kā pātrina, ja tur kaut kur citur vajag lēnāk, tad viņš lēnāk griež, ka viņam tāds ir. Bet, varbūt tas citiem, ka nepatīk tāds, ka tur varbūt tas kā ātrāk tērēs tā akumulātori, ja viņš pats regulējās. Tur citiem patīk, ka nav jāčakarējas, ka tāds ir vēl, tur feature. Un viņš vēl ir kompakt, ka šito vajag, ka salocīt, lai būtu kompaktāks, ka šito paņem, tur ir tāds atsperīts, ka pagriež, nolaiž lejā. Un tad viņš ir tāds. Tas ir, lai tur citiem, ka netraucēt, ka viņš, plakanāks kaut kur, ka viņu var, es nezinu, kā paceļ uz augšu, lai viņš uz sānu tur, kaut kur tur, tas ir citiem tā. Vai arī zem galdu tur pastum. Pastum, pietupies. It kā vēl šito var salocīt, tur ir skrūvējamais, tu var atlocīt, bet, es nezinu, tas nebūtu tāds ērtākais. Un viņam vēl ir divas pozīcijas, kas ir tiem, kā ērti citiem ir. Ka pirmais ir, tas ir augstākais, kas tur divi caurumi ir tieši. Un otrais, tas ir apakšējais, zemākais, kas ir. Tas ir kā citiem ērti ir pašiem, bet man ir augstāko vajag. Jo es esmu pats garš augumā, tad man vajag augstāk, lai man būtu ērti. Un vienīgi, kad tur nolaiž lejā, tur viņam kaut kāds tā kā kņop. Tas ir, lai viņš, ja gadījumā ir baterija iekšā, un kad tu netīšām uzspiež, kā iedarbināt, tas, ka poga izraisa to, lai, neieslēdz iekšā. Tas ir tāds kā drošības, kā feature šitām, kad tur nolaiž lejā. Vai arī kaut kur vadā gadījumā viņš ieslēdzas tādi. Un kas šitam vēl plusā, kā man tradicionāliem bija, ka 47 centimetri, tas ir, plats ir, bet, tas nav tik plat kā šitām. Šitam ir 54, ka šīs vispār ir tā platāks. Ka tur, ja platāks apan, tad ātrāk tu var nopļaut. Bet vienīgi, cik ilgi šitas var nopļaut, to es nezinu. Tur vajag likt to testāt tur visu. Un tur varēs, kas sākt pļaut. Pirms mēs sākām tur pļaušanām ar to pļaujamo labo. Mums vajag tur uzzināt, kādam baterijam izmantos un tur cik ilgi būs tas pļaušanām laikam, jo viņi gandrīz vai kā degviela, tikai viņš uz akumulātoru. Un ar pirmo sākšu ar 5 amperu parasto. Tas, kas parasti urbiem un tiem, ko izmanto. Arī 2 amperu izmanto visvairāk, lai būtu vieglāk, bet ar 5 amperu man šķiet, ka visvairāk izmanto, lai ilgāk būtu. Man ir tieši ka 2. Un ar to varēs mēģināt. Un, iespējams, ka priekš man sēdz, ka nepietiks, bet mēs uzzināsim, cik ilgi būs. Un laiks būs vēl klāt ar bēršanu, cik apmēram tas man darbs visu to dod. Ja tur gadījumā, ka beigsies tas baterijas, kā es teicu, ka tur būs kā vēl tas zāles palikuši, tad es izmantošu FlexVolt 6 amperu. Man ir 2 tieši. Man to otru vajadzēja, lai varētu priekš pļaušanām, lai priekš savus sēdz, ka tur nopļaut varētu visu. Es ceru. Tur, jāskatās, kā būs ar tiem FlexVoltiem. Ja gadījumā tur, kad nopļaus tur visu sēd, kas man vajag, cik tur man vajag, un tur, ka vēl būs palicis, tur apmēram zinās. Redzēs to, cik ir palicis. Ja būs daudz, tad būs. Ja maz, tad es nezinu, tad apmēram tādā laikā būs. Un tas būs tie baterijas, ko es izmantošu. Varam sākt!
Jūs varat redzēt man tur to sētu, kāds ir. Nu, dzīvē viņš nav baigi liels. Kamerā izskatās kā tāds paliels. Bet tur redzēs tā apmēram, lai zintu, cik daudz tur ir nopļauts. Un uzsākšu. Šeit tur baigi neredzēs, bet kaut kur vidū redzēs man. Izbeidzās. It kā tur vēl kā rādās, tur tā kā viens vītriņš, bet vienalga, ja viņš izrabās, tad nozīmē, ka nav tāda jaudkapa vairāk. It kā jāmīģinās tam baterijām. Bet jā, šī tāda plantācija. Var teikt, no manas sēta var nopļaut šito bateriju. Skatoties, ja tev kaut kā dāča tāda kā maziņa, tad tas gandrīz vai būtu pietiekami, ja šī tāda plantācija. Bet ja tev ir paliels, tad šitie nederētu, tad viņi tikai pusi paņem. Un tagad ar FlexVolt pamēģinās. Tad tos pārējos, tad apstīsies to, cik tur paliks viņiem. Un tā jā. Tagad mainām uz FlexVolt. Reku, sulīgie FlexVolt. Ieliks tos baterijas pie papucīt. Un tagad būs savādāk jaud viņām. Ko? Kaput, tur tikai bišķi palic, bet vienalga abas divas tur tad 6 ampēri gandrīz vai tāpat kā ar tiem mazajiem. Tad gandrīz vai tur vajag, ja grib tādu kā liela plantācija, ka tur vajag tas 15 ampēri baterijas, bet tie smuku maksāt, var teikt, ka tur priekš kā 15 ampēri tāda paša vērtība kā pļaujamām. Tas ir baigā ieguldīšana priekš to. Jā, apskaties, cik daudz tur ir nopļauts, bet tas ar tiem visiem baterijām. Jā, tikai tas telts tur viss, bet vienalga tur nesanākt viss tam. Man vēl tur priekšpus jāpļauj viss, tur man tikai tā sētu viss tas sanāk, un tur tikai tas mazais plantācijas. Jā, tad apmēram zinu, ka cik daudz, cik ilgi viņš var paņemt. Šitais mazais gabals man pēc tam būs jāpļauj, kad būs uzlādēts tie baterijas viss. Tagad es esmu krēklā, jo tur ir nenormāli man topi virsū savu. Tad jā, bet neņemot vērā to, kā bija ar to pļāvēju. Kā paši redzējāt, kā viņš nenopļauj visu, bet viņš diezgan labi, ērts. Vienīgi tas priekšpiedziņi ir, nav pierast, bet var pierast ar to. Bet tas, ka viņš nenopļauj visu un ar 4 baterijām, kā viņš nenopļauj, tas ir slikti ar to. Ja man tur tās sēt, tas ir kā aizmugurējā, vēl priekšējais, kā ir 600 kvadrātmetri apmēram ir man. Un pat ne tuvumā tur ar to nevar salīdzināt, jo šitām, kā ir rakstīts,
kā 1500 kvadrātmetru. Un tas ir domāts vienam reizēm, nevis divām reizēm ar 4 baterijām. Nu, ja kādam ir pļāvējs šitāds, kā varbūt tas kā varbūt tas 15 ampēri vajag, lai varētu būt 1500, kā tur uzrakstīts internetā visām tur. Vai vienkārši, kā tas ir fufel pilnībā. Bet jā, tur principā tas pļāvējs ir labs tikai, ka viņš nevar nopļaut visu. Vai es iesaku? Grūti pateikt, skatoties, cik liela tev sēta. Ja tev ir tāds maziņš, kā dāčs, tas var derēt, jā. Bet, ja tāds kā man apmēram, nu nē. Nu nē, tā tev jāiegūt baigi tur, lai varētu. Bet jā, tas ir tas pļāvējs, kāds ir. Ja jums patīk šīs video, ko es biju stāstījis par to pļāvēju, jūs varat uzlikt like. Ja jums nepatīk tas, ko es stāstīju par to pļāvēju, var uzlikt dislike. Ja jūs negribat palaist garām kādam no jauniem video, ko es publicēju, jūs varat uzspiest abonēt un uzspiest zvaniņu, lai nepalaist garām, kad es publicēju. Un tas ir par to pļāvēju. Es aiziešu nopļaut vēl, kas tur man palicis. Uz redzēšanos!